Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Diāna Zandberga. Es uzskatu, ka pētniecība ir viens no mākslas virzītājspēkiem, lai tiešām kvalitatīvus, jaunus mākslinieciskus atradumus. Īpaši mūsdienās, jo nevar savādāk cilvēks visu laiku atražo pats sevi. Šī vienīgā iestāde pasaulē, kurām par mūziku runā latviešu valodā augstākā izglītībā. Tādēļ mums ir liela misija panākt, lai tas skan. Pēdējā laikā es esmu koncentrējusies uz horeomuzikoloģijas pētījumiem, un šobrīd es rakstu arī zinātnisko rakstu. Tas ir saistīts ar praksi, tāpēc, ka man komponisti ir uzrakstījuši jaundarbus, kurā ir iekļauta arī ideja, tad tā ir sadarbība gan ar horeogrāfiem, gan ar vizuāliem māksliniekiem, un rodas unikāli mākslas darbi. Un to visu ir vēlēšanās izpētīt. Mēs esam pirmie, kas Latvijā to dara institucionālā līmenī. Svarīgi ieinteresēt par pētniecību jau sākot no skolas līmeņa, nerunājot par vidusskolu un par mūsu bakalaura studentiem, kas varbūt iestājās un sākumā viņi grib tikai spēlēt. Bet tad, kad mēs sākam lekcijās runāt par fantastiskām, interesantām lietām, tad viņi ļoti izmainās, un tad arī to var dzirdēt, jo visu var dzirdēt.